Uzbrukuma iespēja, Krastenbergs viens pats pret vārtiem un ripa vārtos. Ļoti īsā laikā Latvijas izlases spēja izlīdzināt rezultātu. Grieziens Renārs Krastenbergs. Allaž iespējas apliecināt to, ka viņam ir ātras kājas un laba nūjas. Andrības kontrols tehnika. Odas stāv piespēles priekšu un teicams māju manevrs. Rodrigo Abols! Skaisti nospēlē Latvijas izlases kapteiņa asistents. Es teiktu, ka skaistākie vārdi šajā sezonā. Jā, sezona ir tikko sākusies, bet tiešām ļoti skaisti vārdi. Rodrigo Abolam, šitā tik skaisti ar tik plašu apspēlēšanas manevru uz vienu. Divreiz viņš uz otru pusi un pēc tam ļoti precīzs un spēcīgs metiens tālajā stūrī. Skatāmies vēlreiz. Uz vienu pusi, uz otru pusi, pie tam tas viss ar vienu roku. Un tad jau precīzi virs kājas sarga met arī pa tālajā stūrī. Kā obligāti. Nav it kā obligāti. Nu, te ir iespējas laikt iekšā kājas, un tagad vienam nevar aizskriet. Vārtī! Eduards Traumāks! Otro vakaru pēc kārtas iepriecina Latvijas izlases līdzutējus. Ļoti līdzīgā stilā, kā to izdarīja Renārs Krastenbergs, pavalkot tripu uz kreiso pusi un metot pēc tam vārtsargam pretkustībā. Šie vārti Latvijai ir skaitliskajā mazākumā. Kļūdījās tur Dānijas izlases iemetiena izvietošanā, teiksim tā, savu spēlētāju izvietošanā ripa caur vidu. Tur neviena nav. Savu to pauzi pavalkot ripu zem sevis, bet līdz metienam netiek. Tomuls Udripa ir vārtos no tūs distances. Kā vienot uz vārtiem atstājot turpat pie staba. Un ripa ir vārtos. Viens vārtgums šajā periodā arī Latvijai. Skatās sev aiz muguras. Dānijas izlases vārtsargs meklē un mēģina saprast, kā tur tā ripa ir nonākusi. Bet atkārtojumā mēs varēsim redzēt, Komuls lien met no nērtās mirkli iepriekš jau stāstīja, ka nav patīkami šie metieni no vārtu līnijas un netiek galā šo situāciju. Sogards, šeit lūk arī skatāmies. Redzam, tur ir vieta, virs pleca. Šoreiz Freibergs, 50 sekundes, Balcers, vārtī! Rudolfs Balcers, 5-3. Jā, labi spēlējām skaitliskajā vairākumā šajā reizē. Pie visām atlēkošajām ripām arī pirmajiem izdevās tikt, spējām saglabāt ripu uzbrukumu zonā pietiekami sarežģītās situācijās un beigās Balcers ir tas, kurš var mest no ļoti labas pozīcijas. Tur jau mirkli pirms tam viņš varēja mest, bet izdomāja dot piespēli augšā uz zilo līniju. Te Freibergs atdod šo piespēli beigās atpakaļ Balceram un Balcers met precīzi tālajā stūri zem ķērāja cimda. Dānijas izlases vārtsargs neko šeit nespēja izdarīt.